Thank you. Bye. Esam atdevuši atslēgas. Soma uzlikta kārtīgi. Pričindāļi savāk. Tagad dodamies uz metro. Kaklu var aplaust, skatoties augšā. Ļoti ceru, ka tas ir vilciens vai metro vai kaut kas tam līdzīgi, jo autobuss nav tas, ar ko es gribētu braukt. Hi. Can you help me with a question survey? Do you have some time, short time? Okay. Thank you so much. Where are you from originally? I'm from Latvia. Where is that? It's Latvia. Europe. Oh, Europe area. Yes. Have you ever wondered why when a person dies, right? He says that he returns somewhere when we die. And the dust returns to the ground and then the spirit returns to God. How long you be staying here? I'm leaving now. Other Going place? to Cambodia. Cambodia? Yes. We're in Cambodia as well. You're going to Phnom Penh, right? Phnom Penh? No. Okay, thank you very much. Have a nice day. Yeah, bye. Ļauj viņam parunāties un uzklausījām. Mans uzdevums bija klausīties. Mans uzdevums nav akceptēt to, ko viņš tur stāstīja. Un jēgu tam es baigi nesapratu, bet nu labi, vai viņš gribēja, es viņam ziedoju kaut ko, vai viņš gribēja, viņš varbūt grāmatu gribēja man pārdot. Or something like that. Tā, stop. Ko tagad skatīsimies, kā var nopirkt biļetes turien, kur man vajag. Man vajag uz Čaukitu. Šī te nav tik easy. Man brauksim ar tieši šito, kur es gribēju visu laiku nofilmēt. Tad mums ir šī te. Not easy, visu, ko esam. 1, 2. Un 20 centi. Ir. Poser la question, faut me casser la tête. Jau pa Pāvils bazāru, tur man liekas aizgāja. Kā es varu nokļūt otrā pusē? Re, kur ir viss čēlinieks. Sorry. Mums vajag otrā pusē. Viņš brauc pa tādu vienu sliedi. Saka, next station, kaut gan ir domāta šī stacija. This station.
nevis tipu next. Yeah! Uzmini, ko mēs pamanījām. Tu neticēsi, ko mēs pamanījām. $23A? Yeah, thanks. Viņš teica, ka skats pa logu esot labs. To mēs tūlīt redzēsim. Ok, nav slikti. Atkal kaut kāds komisijas, kaut kāds bezpriģēls, karāči. Kaut kāds bezpriģēls. Ventilators? Labi, kondiški, tas ir skaidrs. Kaut kāds androids izskatījās, ja? A few moments later. They call James Bond Island because one of the James Bond film was shooting was done at that place. Yes. I forgot the name of the movie. Zini, kur mēs atbraucām? Mēs. Es visu laiku saku daudzskaitlību par to, ko es daru. Es nezinu, kāpēc. Tātad es esmu atbraucis uz 300 pakāpieni, līdz es nokļūšu alā, kurā, cik es saprotu, dzīvo Sikspārņa alas saucās, laikam, templis budisti. Un jā, redzēsim, kā tad nu tur būs. Šajā ceļojumā, man liekas, šī ir lielākā statuja, ko es esmu redzējis. Dažas Taizemē es diemžēl neapmeklēju, dēļ tā, ka bija ļoti sarežģīti un neietilpa manā budžetā nokļūt tur. Un, jā, bet šī ir tāda iespaidīga, es teikšu. Pieesim tuvāk, redzēsim, ko kas kā. Nevar saprast, es tur varu to cepuru iet, nevaru cepuru iet. Šortām točni laikam nevar iet. Cepuru jāsaprot vēl. Kā daudziem ir cepurs. Kroči, es zinu, ka es svīdīšu, tā kā cepuru jebkurā gadījumā jānovelk. Plus man viņi vēl saplīs uzsver. Malcam. Mēģināsim neskipot nevienu pakāpienu, vienkārši maukt augšā. Kā nu viņš ir. Katrs pakāpiens tā arī ir. Sanāk 300 uz augšu, 300 uz leju pakāpienu, ja? Redzēsim visu pilsētu. Normāli var just jau uz kājām. Ups, noskipoju vienu.
Tā kā šeit smird pēc urīna, tad pilieni. Damn, man nav uzlīmīts līdz. Fuck. Visi aizlidoja. Es personīgi esmu izmircis. Vienkārši viss labs. Šeit ir nereāli karsts. Nē, es pat neteikšu karsts. Šeit ir mitrums, man liekas, 100%. Plus 30 plus grādi. Man vienkārši sviedri tek. Vienkārši pa kāju katru šobrīd 2 celiņi. Pelkona šiten te tek, papīri šeit. Vienkārši viss vienlaicīgi. Wow. Ala saucās Batu. Man likās, ka bet Batu. Un jā, šeit ir ļoti zaļš iekšā. Ļoti zaļš. Tur ir templīts, kur viņi iet lūgties. Un ziedojumus dot. Un jā, pilns ar baložiem ir. Tā vien gribās slomo uzsist zemi skaļi. Un lai visi baloži vienlaicīgi lido kaut kur. Skats būtu nereāli labs. Te vēl bija jābūt kaut kur pērtiķiem, bet kaut kā es viņus neredzu. Vai mērkaķi, pērtiķi. Tas vienkārši iespaidīgi, vienkārši nežēlīgi iespaidīgi. Skaties.
Ārā sāka līt lietus, un es sapratu to, ka es negribu salīt. Tādēļ nopirku šādu. Nevis lietus sargu. Un vai man izvēle bija laba? Man vismaz ir brīvas rokas, var filmēt. Slapš jau kājas, slapjas tāpatās būs. Sutoņā. Sutoņā. $300 pakāpienu pievarētu. Drīzāk 600. Vienu es noskipoju, bet es viņu atnācu apakaļ. Es nogāju vienu divreiz. Tā kā kviti. Tagad 2 varianti ir. Jātiek līdz metro. Jāsaprot ir, cik es būšu slapš. Gribēju aiziet uz kino. 6:30 filmu. Station Sentul. Scenārijs tāds. Baterija 14%. Līdz mājām jāiet 15 minūtes. Cerams, kad airplane modes izturēs un izvilks bača. Lai kā nav sarežģīts ceļš jāiet. Kādu caur tirsniecības centru mēģināsim iziet. Bet, jā, stresiņš tā vadās bišķiņ iekšā, jo bez telefona būs viss slikti. Višiem jautri. A man nē. Nē, palielam visam jābūt ok. Es tikai sapratu aptuveni, kur man jāiet ir. Un galvenais ir nonākt uz vienas konkrētas ielas. Un tad arī viss būs čiki. A few moments later. 12% baterija. Bišķi apmaldījos. Gribēju iziet caur veikalu, tad tur nevarēju, tad tur šitas. Tad es iznāku ārā, nesaprotu, kur man jāiet. Bam, navigācija, 2% nost. Nē, labi, tagad it kā es sapratu. Un it kā es esmu uz pareizās ielas. Kaut kā no manas ielas puses, kad es skatījos it kā uz šo pusi, vēl pa dienu, un izstījās te trash. Un kad, un tur taksis apgriezās. Nē, cerēsim. Godīgi teikšu, pēc lietus, tagad es saprotu, kas ir tās sutoņi. Tas mitrums. Nu, tagad es tā kā iebraucu. Pasties, kā ūdens līmenis pacēlēs. Es pieļauju iespēju, ka šits ir tas pats kanāls, kur vakar es baložu filmēju. Bet jā, baigi nogāza normāli lietas. Kaut kāds pusotru stundu, 2 stundas gāza. Pasties. Iepriekš goda vārds, mani iela. Šitā te ir mana viesnīca. Es tā jau pareizi saprotu. Nu, kas jums te visiem? Nav jau Vietnama. Nevar jau vienkārši pāri ielai iet. Nē, brauc, lai es varu iet. Lai es varu iet pāri ielai. Jā, tādā ziņā
Vietnam bišķīt labāk patika, jo es zināju noteikumus, pa lielam noteikumu nav, labās rokas princips un viss, Tiklīdz vairāk noteikumi, tā uzreiz nav skaidrs, ko notiek, kādiem noteikumiem jūs te klausat, jo tomēr tā kultūra uz ielas valstī saglabājās savējā līdzās visiem noteikumiem. Tā kā jā, un viņš sēž tik līdz mājām. Tiku. Jā. Labi, ņemšu bišķīt vārdus atpakaļ. Nav tīrība baigā uz ielām, tas tāds pirmais vilnis likās. Bet tagad, kad staties vairāk, vienkārši viss piedirsts. Ne viss, bet vairāk vai mazāk. Pati iela varbūt ir noslaucīta, sētnieki strādā, bet tie cilvēki droši vien tik ļoti mēslo, ka to nav iespējams laicīgi savākt. Tā kā jā. Tā kā tā.